Košu zvaigžņu virgumums, vēl viņu staros debes jums. Par visam vienākošāk mīlts, lai viņai pieder tavas sirds. Līdz katrā zvaigzne tumsā krīt, kas par tās visas saskaitīt, bet vienā aizvien košāk vēl, tā mūžu mūžos staros vēl. Tā gaišā Kristus zvaigzne draugs, tas mirdzums brīnišķīgs un jauks. Nāk šodien viņas gaismā nāc, un gaismas ceļu staigāt sāc. Bagātība un gods nāk no tevis, un tu esi valdītājs pār visu, un tavā rokā ir spēks un vara, un tava roka paaugstina un stiprina. Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk, un tā kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule, kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Āmen. Mēs taču ilgojamies dzirdēt Dieva vārdus, kas veltīti tieši personīgi mums. Bet bieži mūs nomāca neziņa par nākotni, vai arī mēs jūtamies nespēcīgi šodienas priekšā, ka pat nepamanām Dievs atspīd mūsos. Mums ikdienas misējas, bet ne ikdienas mēs piedzīvojam Dieva vareno spēju mūs apspīdēt. Tāpēc nāksim atkal un izjutīsim no jauna, cik maigi Dievs pieskaras, kā viņš apspīd, cik skaists ir viņa mirdzums, cik pārliecinoši viņš visu izdzēš, aizmirst un piedod. Un klusumā pārdomāsim savas gaitas, domas un vārdus, lūdzot Dieva palīdzību būt labākiem personīgā grēksūdzes lūgšanā ar vārdiem, kas mīt mūsu katra sirdīs. Pārliecība par Dieva piedošanas mieru un prieku atrodama ticībā uz Jēzu, mūsu sirdīs un pasaules nemierā piedzimušo pestītāju. Tāpēc ticiet, paļaujieties un priecājieties, zinot, ka viss ir piedots un izdzēsts un apmircēts Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Klausīsimies Dieva vārdu. Pirmais lasījums ir no Jesajas grāmatas 60. nodaļas. Celies un staro, jo nāk tava gaisma, kunga godība pār tevi ataususi. Redzi, krēsla apklāj zemi un tumsa tautas, bet pār tevi atausīs kungs, un viņa godību redzēs pār tevi. Tautas nāks pie tavas gaismas un ķēniņi pie tava lēkta gaismas. Lūkojies visapkārt un redzi, tie visi pulcējas, tie nāk pie tevis. Tavi dēli no tālienes pārnāks un tavas meitas atnesīs uz rokām. To ieraudzījis, tu starosi, iedrebēsies un līksmos tev sirds, jo pie tevis savedīs jūras dārgumus un tautu bagātības nonāks pie tevis. Tev būs kamieļu bariem vien,
Kamielēni no Midjānas, no Ēfas, tad nāks no Šebas, nesīs zeltu un vīraku, slavēs kungu un sludinās. Āmen. Otrais lasījums ir no Pāvila vēstules Efeziešiem 3. nodaļas. Tādēļ es, Pāvils, esmu kļuvis par Jēzus Kristus cietumnieku jūsu pagānu labad. Jūs jau esat dzirdējuši par Dieva žēlastības mantību, kas man jums jānodod. Tas ir noslēpums, kas man ar atklāsmi darīts zināms, kā jau esmu par to īsumā rakstījis. To lasīdami jūs varat noprast manu Kristus noslēpuma izpratni. Šis noslēpums cilvēku dēliem citās paaudzēs netika darīts zināms, kā tas tagad garā ir atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Tādējādi pagāni ir kļuvuši par līdzmantiniekiem, tās pašas miesas locekļiem un apsolījuma līdzdalībniekiem Jēzu Kristu caur evaņģēliju, kura kalps es esmu kļuvis caur to Dieva žēlastības dāvanu, kas man dota pēc viņa spēka darbīgās izpausmes. Man, vismazākajam no svētajiem, dota žēlastība caur evaņģēliju sludināt pagāniem Kristus neizdibināmo bagātību un celt gaismā, kā jārīkojās ar noslēpumu, kas kopš mūžīgiem laikiem bija apslēpts visa radītājā Dievā, lai caur draudzi darītu zināmu visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo gudrību, kas pēc viņa mūžīgā nolūka ir īstenota Jēzu Kristu, mūsu kungā. Kristu mums ir drošs prāts un ticība uz viņu ir paļāvība tuvoties Dievam. Āmen, aleluja! Miers un prieks, lai jums no Dieva, mūsu Kunga, caur Jēzu Kristu. Šajā jaunā 2025. gada 1. svētdienā klausīsimies vārdus no Jesajas grāmatas 60. nodaļas. Celies un staro, jo nāk tava gaisma. Kunga godība pār tevi ataususi. Redzi, krēsla apklāj zemi un tumsa tautas, bet pār tevi atausīs kungs, un viņa godību redzēs pār tevi. Tautas nāks pie tavas gaismas, un ķēniņi pie tava lēkta gaismas. Āmen. Nāc Dievs, svētais patiesības gars mūsu sirdīs, lai mēs spētu uzņemt tava vārda gaismu, zvaigzni, kas atspīd. Āmen. Šodien svinam zvaigznes dienu. Jā, ko tad īsti nozīmē zvaigznes diena un svinēt zvaigznes dienu?
Ko nozīmē piedzīvot epifāniju, tulkojumā atspīdēšanu, jeb Dieva atklāšanos? Droši vien mums katram varētu būt atšķirīgas domas vai atšķirīga pieredze par to, ko tas nozīmē un kā mēs to saredzam. Reiz bērniem latviešu skolas svētbrīdī jautāju, kādus svētkus mēs joprojām svinam. Un es cerēju, ka vismaz viens no viņiem sacītu, ka svinam zvaigznes dienu. Bet viņi gandrīz visi kā viens sauca Kristus bērna piedzimšanu. Kāpēc? Es jautāju bērniem. Jo baznīcā vēl ir eglīte. Patiesi. Un lai gan sākotnēji vēlējos viņiem norādīt, ka tomēr šodien esam sanākuši zvaigznes dienas zīmē, apjautu, ka bērniem tomēr ir taisnība. Lai arī zvaigznes diena, kas noslēdz Ziemassvētku laiku, mēs esam šeit, lai ikdienas svinētu Kristus bērna dzimšanu, viņa klātbūtnes dāvanu un Dieva atklāšanos un atspīdēšanu mūsos. Bērnu atziņa bija vienkārša un patiesa, jo ar atspīdēšanas dienu Ziemassvētku laika noslēgumā Dieva gaismai būtu jāiespīd un jāpaliek katra mūsu dzīvē. Tikai tad tas ir patiesa Ziemassvētku noslēgums, ja Betlēmes tīrumiem paliekot aiz muguras, piedzīvotais un izjustais tajos turpina dzīvot tālāk, jau atmirdzot mūsos. Tieši tad mēs piedzīvojam īstu Ziemassvētku laika kulmināciju, kad Dievs mums saka, celies un staro. Mēs katrs priecājamies par saules stariem, it īpaši ziemas laikā, kad to vienmēr ir mazāk. Nevelti mums visiem mīļa dziesma ar pirmiem saules stariem, kas manā logā krīt. Tomēr šīs dienas Jesajas grāmatas teksts mums stāsta par tādu gaišumu, kas pārņem redzamās saules funkcijas un turpina tās cilvēka dvēselē. Cita gaisma, cits siltums, pavisam cits starojums turpina ārējās pasaules gaišumu. Jo nāk tava gaisma, kunga godība pār tevi ataususi. Mazliet atgriežoties vēl pie skolas svētbrīža, par ko minēju, zvaigznes dienu atzīmējot, ka toreiz latviešu skolas bērniem stāstīja par austrumu gudro dāvanām, zeltu, vīraku un mirēm, kas liecināja par vislielākā goda izrādīšanu Jēzus bērniem senos laikos, jautāja arī viņiem, kādu dāvanu mēs šodien viņam varētu atnest. Pasaulē nākušajai Dieva atvasei, viņa iemiesojumam, Dieva dēlam. Un ziniet, kaut sagaidīju atbildēs iPadus, iPhones, jaunos spēļu aparātus, biju patīkami pārsteigta par bērnu dziļo patiesības izpratni. Skolēni minēja, ka mēs Dievam varam dāvāt savas lūkšanas, dziesmas, kādu varbūt visdārgāko mantiņu, līdz kāds sacīja, ka mēs varam dāvāt arī labu uzvedību un mīlestību viens uz otru, pievērst savu skatienu tiem, kas pa labi un tiem, kas pa kreisi, un vienkārši pasmaidīt. Arī tā esot dāvana Kristus bērnam, arī tā izrādās varbūt Dieva atspīdēšana mūsos. Mūsu uzdevums ir to izplatīt mūsu pašu vidū, skolās, draudzēs, iestādēs, sabiedrībā un visur, kur mēs paši atrodamies. Ko tas saka par atspīdēšanu, jeb epifāniju? To, ka Dieva gaisma, viņa atspīdēšana izpaužas ne tikai, kad esam noslēgušies, kaut kur ieniruši vai iebriduši, vai kaut kur ierakušies, ne tikai tad, kad esam vieni savā nostūrī, ne tikai tad, kad sakām, ka Dievu jau varam piedzīvot vienatnē, kalna galā vai tuksnesī, kā mēs to vēl drīz dzirdēsim baznīcas gada gaitā, bet jo īpaši tad, kad sastopam
citus cilvēkus. Reizēm tas ir ļoti viegli un patīkami, bet reizēm ļoti grūti un izaicinoši. Bet, protams, vispirms jau arī savos tuvajos, ģimenē, draugu lokā, draudzē, varbūt sporta klubā, korī, deju kopā un visur, kur mēs esam. Bet kā mēs varam pateikt, ka Dieva gaisma mūsos atspīd? Varbūt tad, kad mēs piedzīvojam, ka neskatoties uz to, kādi esam un kur esam, uz mums staro siltums un bez nosacījuma pieņemt spēja, kad netiekam smalki analizēti, nedz tiesāti, kad mums netiek pārmestas vai mūsu izvēles vai mēģināts mūs pārveidot. Varbūt Dieva gaisma mūsos atspīd tad, kad tiekam pieņemti tieši tādi, kādi esam, tagad un šeit. Tad, kad mūsos ierauga un izceļ to labo, to skaisto, to mīļo, to gaišo un vērtīgo, to vienreizējo un neatkārtojamo, to zvaigznes spožo. Protams, šeit nevaru un negribu nepieminēt arī tumsas nozīmi gan fiziskajā, gan garīgajā pasaulē, jo kuru zvaigzni gan mēs spētu ieraudzīt bez tumsas klātbūtnes? Kuru gaismu mēs varētu saskatīt bez nakts visapkārt? Kurš spožums būtu pamanāms saules gaismā? Tāpēc šeit pavisam vietā atgādināt manas mīļās Barbaras Brauna Taylor grāmatas Mācoties staigāt tumsā vārdus. Ko gan gaisma nozīmē bez tumsas? Kurš pazīst garu, neiepazinis miesu? Vai kāds ir viscaur labs vai tikai slikts vien? Kur atrodas tā baznīca, kas pastāv ārpus pasaules? Gluži tāpat mēs, kas reizēm jūtamies vairāk tumsā nekā gaismā, jo paši sevī ēnas, vājumu, nespēku un vainas redzam itin bieži. Taču, kad liekamies sev balti un pūkaini, perfekti, pareizi vai pat ideāli, varbūt ģeniāli, vai varbūt jau gandrīz dievišķi, vai tad neesam apspīdējuši paši sevi ar pārlieku pašgaismu vien? Abi sadar kopā. Un tā kā ir viens, tā atspīdēšana un apspīdēšana notiek vēl spilgtāk un vēl redzamāk, vēl sirdī jūtamāk. Tad, kad mēs pēdējo reizi savā apkārtnē, savā draudzē, varbūt pat savās mājās, no sirds kādām sacījām labus vārdus, vai mūs nepārliecināja, ka tie iedarbojas daudz reižu spēcīgāk un nozīmē daudz vairāk kā visas mūsu apņemšanās, solījumi, naivās saņemšanās, cenšanās un krampjainie centieni dzīvot pareizi un labi, vismaz sākot ar 1. janvāri. Padomājiet, kāda būtu mūsu draudze, ģimene, pasaule, mūsu sabiedrība, ja mēs šeit dzīvotu tikai šādas dievišķas, pieņemt spējas un saprašanas atspīdumā, epifānijā. Ārējā un redzamajā pasaulē Dievs jau savu ceļu mums ir sagatavojis, jo tur dienu no dienas savu gaišumu sūta un uzticīgi dāvina saule, un saules ietekmē viss aug un zaļo, tāpat kā nakts un tumsas ietekmē viss spriest un veidojas. Vai nakts, vai diena, Dieva ietekmē cilvēkā viss zaļo un kļūst stiprāks. Mūsos katrā ir šis spēks, un mēs ikdienas to varam atspīdēt citu apgaismojot, sasildot un ieskaujot savā mīlestībā. Tad mēs būsim savu dāvanu Kristus bērnam pienesuši. Esot bijis tāds gadījums Amerikas pilsoņu kara laikā, kāda ziemeļu rota atradusies tālu dienvidos. Tikai naktīs starp kaujām karavīri varēja rakstīt vēstules uz mājām. Diemžēl viņiem nebija uguns.
Rotas priekšnieks reiz sēdēja savas telts priekšā un vēroja neskaitāmos spīdošos kukaiņus lidināmies naksnīgajā tumsā. Viņš teica kādam kareivim, te kopā ir tik daudz gaismas, kaut mēs mācētu to pielietot. Pēc brīža viņam tika pienesta pilna burciņa ar spīdošiem kukainīšiem, kas izstaroja tādu mazliet spocīgu, bet tomēr pietiekošu gaismu, lai pat uzrakstītu vēstuli. Katra cilvēku sabiedrība ir kā stikla burka ar spīdīgiem kukainīšiem. Katra persona, katra sabiedrība, katra kopiena var izplatīt gaismu. Tā ir izvēle, vai tu izlemsi apmirdzēt vai nē. Jo katra epifānija ir radīšanas rīts, radīšanas diena, kur ik brīdi tiek iesaistītas tavas un manas mūsu izvēles. Es tev aicinu šodien ļauties apmirdzēšanai, lai tā tevi nes visu gadu. Arī tad, kad Ziemassvētku gaismiņas vairs nerotās eglītes, ielas, namus, veikalus, dievnamus un varbūt tavu istabu. Arī tad, kad tevī norisināsies kādas iekšējas, varbūt neizskaidrojams, pat pavisam slēptas cīņas. Tā taču notiek. Par visu spīti ikdienas ēnām, par visu spīti krēslām, konfliktiem un iekšējām cīņām, izvēlies sevī to gaišo, ko dāvāt citiem. To atspīdumu no Betlēmes gaismas, no Dieva dēla sejas, no viņa sirds. Kāpēc gan, lai šodien pasaule nepiedzīvotu Dieva gaismas atspīdēšanu un siltumu tieši caur tevi? Ko? Āmen. Mēs ticam Dievam Tēvam, debesu un zemes radītājam, kurš ir pilns pacietības un nebaidās no klusuma, kuram nevajag katru mirkli piepildīt ar troksni un kustību, kurš ir viņpus klaigāšanai un satraukumam, kurš necīnās par uzmanību. Mēs ticam Dievam Dēlam, radības pestītājam, kurš vienā naktī gandrīz nepamanīts ieslīdēja Betlēmē, kurš 30 gadus nodzīvoja bez slavas un steigas, kurš regulāri pavadīja laiku ar savu pacietīgo tēvu un gaidīja pareizo brīdi, lai kļūtu ciešanu kalps, kurš klusējot stāvēja savu apsūdzētāju troksnī ar klusumu pārspējot viņu vārdus, kurš nomira un augšām cēlās klusā svētdienas rītā. Mēs ticam
Dievam svētajam garam, kurš stiprina, spēcina, atjauno un atspirdzina, reizēm parādoties acīm redzamā spēkā, citreiz klusā elpas čukstā. Mēs ticam vienam Dievam, kurš pacietīgi gaida mūs un ilgojas, lai mēs darītu tāpat. Āmen. Lūksim Dievu. Dievs gaismu gaisma, zvaigžņu neskaitāmais visums, lej pār mums patiesības spožumu. Jēzu, pazemības karali, silītē guldītais, māci mums īstu pazemību. Eņģeļu dziesmām pagodinātais bērns ļauj mums uz zemes nojaust debesu valstības prieku. Kā zvaigzne rādīja gudrajiem ceļu pie tevis, tā esi tu mūsu ceļš pie tēva. Kungs, tu iededzināji debesīs jaunu zvaigzni, lai tā vadītu austrumu gudros pie tava dēla. Lai tavu vārdu starojums un tava gara gaisma mūs šodien vada pie tevis un ved vienmēr. Kristu, kas esi dzimis no gaismas, izgaismo un apspīdi mūsu šodienas dzīvi. Mīļais Dievs, svētī mūs šajā gadā viscaur dzīvojot, lai mēs nekad neaizmirstu, ka tu esi tas, kurš vada un ved, tas, kurš izved no likstām un bēdām, tas, kurš ieved svētībās un mierā, tas, kuram pieder dāvanas un žēlastību uz katra ceļa pagrieziena, kur vien mēs būsim. Mēs vēlamies un lūdzam tev spēku. Kaut šajā jaunajā gadā atkal spētu tev patiesi un pazemīgi kalpot. Tavu nevis savējo prātu meklēt, citiem svētību gaismas ceļu rādīt, raudot ar tiem, kas raud, un priecājoties ar tiem, kas līksmo, aizlūdzot un pieceļot, dziedinot un mierinot. Svētī mūs, ka spējam būt miera nesēji šajā pasaulē, liekot norimt asiņainu karu briesmām, nemieru vētrām un nesaskaņu vējiem. Mīļais Dievs, tu, kas atspīdi mūsos, tu, kas piespīdi mūs pilnus ar jaunu spēku un drosmi, sargā mūs. Sargā mūs un mūsu pasaulīti, lai ļaunums cieš spēcīgu sakāvi, bet patiesībai un mūsu visu tik vēl lūgtajam mieram būtu uzvaras gājiens. Lai jūtamies pasaulē drošāk un paši atspīdam tavas zvaigznes iedegto ceļu arī šajā tavas žēlastības 2025. gadā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tas kungs, lai